Fonds darbu sācis 1991. gadā ar mērķi sniegt psiholoģisko, materiālo, medicīnisko un cita veida atbalstu bērniem ar onkohematoloģiskām slimībām un ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Jau tas, ka viņi jau 25. gadu jau pastāv, jau tas vien parāda, ka viņi visu dara ļoti pareizi, ka viņu darbs ir mērķtiecīgs, ka viņi mērķtiecīgi un ar lielu atbildības sajūtu ir ķērušies klāt šim projektam. Viņi palīdz bērniem, slimiem bērniem ar īpašām vajadzībām, palīdz ģimenēm, palīdz arī ne tikai ģimenēm, bet arī ģimenēm, kas ir nokļuvuši grūtos apstākļos. Labdien, latvieši Londonā! Es esmu Elita Keiša, Mārtiņa fonda vadītāja. Vēlos jums izteikt vissirsnīgāko pateicību par jūsu dāsno ziedojumu 570 eiro, kurus jūs mums atsūtījāt. Šo naudu mēs tērēsim Mārtiņa fonda bērnu rehabilitācijas nometnē, kur notiks lieldienās. Kad beigsies nometne, mēs jums sūtīsim sveicienus un stāstīsim, kā mums ir gājis. Paldies jums liels!